7:13 programmas Labrīt turpinājumā. Šodien aktualitāte Latvijas Krājbankas slēgšana. Vakar bija kulminācijas diena. Jautājums tika skatīts valdībā, taču tā nolēma nesteigties un sagaidīt Lietuvas lēmumu par Snoras banku. Vakar beidzot arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisija sniedz informāciju par to, kas noticis, kas būs tālāk. Žurnālisti iztaujāja amatpersonas un banku uzraugus, bet cilvēki mēģināja saprast, kāpēc viņiem liekts saņemt savu naudu. Mūsu studijā Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja Anna Drauniece. Labrīt! Labrīt! Jums ir šobrīd aktuāla informācija. Jūs teicāt, ka tā varētu interesēt klientus. Kāda tā ir? Tātad no šodienas Latvijas Krājbankas klientiem būs pieejamas izmaksas no Krājbankas bankautomātiem ar Latvijas Krājbankas emitētām debetkartēm, kuras ir piesaistīts fizisko personu norēķinu kontiem. Vienas dienas pieejamais limits ir noteikts 50 latu apmērā. Un sākot no rītdienas ikdienas režīmā darbosies arī Krājbankas klienta apkalpošanas centri, un arī tajos klientiem būs pieejams pakalpojums kā naudas līdzekļu izmaksa noteiktā limita apmērā. Šie 50 lati būs, šobrīd ir kārtība noteikta līdz 26. novembrim. Kāpēc līdz 26. novembrim? Mēs gaidām Lietuvas atbildi, un tas ir oficiāli. Rītdienas valdības lēmumu. Lietuvas valdības lēmumu. Jā. Un šobrīd tā kārtība ir apstiprināta 26. novembrim. Tas arī ir tas, ko no bankas līdzekļiem var izmaksāt klientiem. Teiksim, tas ir tas, ko vakar arī mūsu pilnvarnieki, kas atrodas bankā, varēja apstiprināt, ka tas ir tas, ko viņi var nodrošināt šos te līdzekļus, vēl neslēdzot klāt noguldījumu garantiju fondu. Tas nozīmē katru dienu. No bankas līdzekļiem 50 lati dienā. 50 fiziskām personām. Dienā katra fiziskā persona var iet pie bankas automāta katru dienu līdz 26. Arī uz klientu apkalpošanas centriem. Bet no rītdienas. Jā. Tā ir, ja? No rītdienas. Šodien ne. Skaidrs. Vakar izskanēja, ka pat netiek apsvērta bankas glābšana. Kā jūs skaidrojat, kāpēc? Kas ir citādāk nekā Pareks gadījumā? Pirmkārt, protams, šis te iespējamais noziedzīgais nodarījums, kas tika konstatēts un iesniegts ģenerālprokuratūrā, tas būtu pirmšķietami, un, protams, arī tomēr 100 miljoni tā ir būtiska summa, bet attiecībā tieši par izšķiršanos glābt vai neglābt, tas tomēr ir valdības kompetencē. Kas atklāja to, ka ir pazuduši šie 100 miljoni? Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Kā jūs to atklājāt? Ceturtdiena, ņemot vērā, ka bija jau vairāk pieprasījumi uz līdzekļu izņemšanu, kā zinām, tad bija nepieciešams bankai akumulēt likviditāti. Un no Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas bija lūgums arī no līdzekļiem, kas atrodas korkontos, akumulēt šos te līdzekļus, un nākamā dienā tika saņemts atteikums. Kā tad jūs skaidrojat Salves Vārpiņa, Briedīša advokāta skaidrojumu, ka bankas darbības apturēšana sekoja pēc tam, kad policijā bija vērsies bankas prezidents? Tas ir viņa viedoklis, līdz ko tika konstatēts un likumā noteiktā kārtībā sagatavot dokumenti, mēs vērsāmies ģenerālprokuratūrā. Tātad, bet šo faktu atklāja Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Un nevis Briedītis, ja? Mēs lūdzām viņiem pārskaitīt, akumulēt šos te līdzekļus, un viņi saņēma atteikumu un mūs informēja, bet, kas atklāja, tās bankas, no kurām bija jāsaņem šie līdzekļi, viņi atsūtīja atteikumu. Vai jūsu darbības sekoja saulēcīgi, kā jūs pati skatāties uz šo jautājumu, piemēram, ir tas pārmetums, kam vajadzīga tāda komisija, ja mums jāzaudē sava nauda? Tā uzskata noguldītāji. Jūs saprotiet, komisija varbūt cik vien pastiprinātā režīmā uzraudzīt bankas, bet no noziedzīgiem nodarījumiem mēs neviens nevaram būt pasargāti. Tātad tāda cilvēka, acīm redzot, tāda cilvēka pastāv, ja. Likumā noteiktā kārtībā bankas tiek uzraudzītas, ja.
likuma noteiktā kārtībā. Jā, nepārtraukti bankas tiek monitorētas, jā, bet, ja arī gada pārskatos nebija uzrādīti šie te apgrūtinājumi pa ķīlas līgumiem, jā, arī auditoriem tas nebija sniegt šāda informācija. Mums vienkārši šāda informācija netika sniegta. Vai pēc tam, kad nāca klajā notiekošais ar Snoras banku, jūs pastiprināti sākāt uzraudzīt Krājbanku? Mēs jau bijām iekšā bankā pirms Snoras banka nāca klajā ar saviem paziņojumiem. Un arī attiecībā par Snoras bankas konstatētiem arī iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, tie ir cita veida, tie ir attiecībā par vērtspapīriem. Šeit ir pilnīgi cita situācija. Šai bankai ir ļoti minimāli vērtspapīri. Bet tas ir interesanti, vienkārši no tāda saprast to, jūs bijāt bankā jau pirms uzzinājāt par Snoras banku, bet kā jūs nepamanījāt? Kā to var nepamanīt? Bet ko var nepamanīt? Ka pazudusi nauda. Bet jūs saprotiet, ir parakstīti, ir ķīlas līgumi, tos līgumus pie tam mēs šobrīd neesam redzējuši, kad viņi ir parakstīti. Vai viņi pagājušajā nedēļā parakstīti, vai pirms pusgada, vai pirms gada. Tas ir izmeklēšana, šobrīd ar to nodarbojas. Kā jūs varat pārmest, ko mēs nepamanījām, ja šobrīd tiek meklēt šie ķīlas līgumi? Vai naudas pazudušana notika ar valdes ziņu? Nē. Tik, cik manā rīcībā informācija, acīm redzot, ka nē. Bet tas ir, protams, arī izmeklēšana, kā tas viss tiks noskaidrots. Tādā ziņā, ka valdē, kur atradās mūsu pārstāvis, valdē šādi jautājumi nav skatīti. Vakar Latvijas televīzijā arī Krūmanas kundze apgalvoja, ka nav piedalījusies telefonu konferencē ar Antonovu, ar viņu esot runājuši kolēģi, saruna, par ko runāts, arī nevarējis saprast īsti. Jūs varbūt piedalījāties šajā telefonu konferencē? Nē, neesmu piedalījusies šajā telefonu konferencē. Vai Antonovs lūdza nesteigties? Es neizpaudīšu informāciju, ko kolēģi ir snieguši, un šī informācija ir sniegta ģenerālprokuroram. Man nav ko papildus vairs tam piebilst. Lai izmeklēšanas atbildīgās personas ir nodarbojas ar šīs informācijas izpēti un... Tad var teikt tā, ka jūs ļoti pozitīvi vērtējat komisijas darbību saistībā ar Krājbanku. Ne tikai, teiksim, attiecībā par uzraudzības jautājumiem, ne tikai es pozitīvi vērtēju, bet arī vakar Eiropas komisijas komisārs ir atzinīgi izteicies par Latvijas proaktīvo un operatīvo rīcību attiecībā uz Krājbanku. Varbūt par to, kādu iespēju atstās notikušais ar Krājbanku uz Latvijas finanšu sistēmu, uz Latvijas ekonomiku. Jo cietēji ir arī uzņēmēji. Pateikšu atklāti, ir pāragri pateikt par to, kādu iespēju atstās, jo tomēr ir ļoti būtiski sagaidīt rītdienas Lietuvas valdības lēmumu. No tā faktiski izšķirsies, cik tā ietekme būs mērojama. Lietuvas finanšu ministra ir pateikusi, ka neapsver glābt Snoras banku. Tā ir Lietuvas finanšu ministra, tā nav valdības lēmums, tas nav. Tā, ka jūs pieļaujat, ka vēl varētu būt arī citādāks lēmums? Mēs nespekulēšu. Tiešām sagaidīsim rītdienu un uzzināsim, kāds lēmums. Kā jūs pati redzat, vai Krājbankai ir vēl nākotne, jeb tā tiešām? Tas ir atkarībā no akcionāra. Ja akcionārs izlēms investēt kapitālā, jā, viņai ir nākotne. Tad banka atsāks savu darbību, ja viņi izpilda rādītājus, protams, jā. Par naudu, kas tātad šie 100 miljoni, kas ir no bankas tātad pazuduši, vai... Es varbūt precizēšu, viņi nav pazuduši, viņi nav pieejami. Šie līdzekļi nav pieejami. Ko tas vienkāršam cilvēkam, tā nauda tur ir tā, ka viņa atrodas ārvalstu bankās, jā, kontos bet bankai Krājbankai viņa nav pieejama. Līdz ar to, teiksim, mums ir iztrūkums, tāpēc mēs teicām, ir līdzekļu iztrūkums konstatēts. Bet to naudu var atgūt, kā jūs domājat? Tas ir izmeklēšanas jautājums. Labi. Atgriežamies atkal pie iedzīvotājiem, ar ko sākām. Bankomāti, ir ziņas, ka sāk strādāt šorīt no 9:00, un šobrīd tā, ka cilvēkiem tur nav ko uztraukties, un nauda būs. Vakar jūs vēl neko nevarējāt arī pateikt par to, kas notiks ar Krājbankā esošajiem privatizācijas certifikātu kontiem un akciju kontiem. Ir kaut kas vairāk zināms? Tur šobrīd ar neko papildus nevar piebilst. Bet kad būs tāda plašāka informācija? Un par to atsevišķi tiks paziņots. Tā vēl par
par to, vai jāuztraucas tiem, kam ir noguldīta lielāka summa nekā tie 100,000 eiro, 70,000 latu. Tātad, ko jūs šiem cilvēkiem arī tiem, godīgi sakot, tas ir atkarīgs no rītdienas Lietuvas valdības lēmuma. Bet jebkurā gadījumā kādai tika arī apturēta darbība, lai pasargātu un, teiksim, saglabātu jebkādus aktīvus, kas ir bankā. Un arī pieņemsim pie scenārija, likvidācijas scenārija, ir iespējams atgūt kaut kādus aktīvus. Un likvidācijas gadījumā kreditoru rindā kreditoru kārtā, es atvainojos, viņi saņems šos te līdzekļus noteikti, bet man ir grūti prognozēt šobrīd kādā apmērā. Par garantiju 350 miljoni, ja? Tā summa ir garantijas. Garantētie līdzekļi, kas būtu, un garantētais apjoms, kas būtu klientiem nepieciešams, ir apmēram 350 miljoni. Viņi sastāvēs no 3 opcijām. Viena tā ir bankas līdzekļi, jo arī bankai, protams, vēl ir līdzekļi. Tad, kad iztrūksies bankas līdzekļi, likvīdie, kas ir uz šobrīd pieejami, tad tiks ieslēgts noguldījuma garantija fonds. Tajā mums ir 149 miljoni. Teiksim, tad, kad mehānisms, ko paredz likums, ja iztrūksies noguldījuma garantija fondā, tad jebkurā gadījumā notiek vēršanās pie valsts kases un tiek saņemts aizdevums. Un pēc tam, teiksim, arī likvidācijas gadījumā tad tiek atgriezts no aktīviem, kas tiek. Proporcionāli jūs varat pateikt, cik daudz iespējams būs vajadzīgs no valsts kases? Šobrīd konkrētu skaitli nevarēšu nosaukt. Tas tiešām ir atkarīgs no tā, cik tiks fiksēts, cik no šobrīd bankas līdzekļiem varēsim norēķināties klientiem. Par šīs bankas kraha ietekmi uz citām bankām. Vakar vērojat liels pieplūdums citās bankās ar jauniem. Tieši tā, mūsu rīcībā arī tā informācija, kas ir nevis no citām bankām aizplūst līdzekļi, bet tieši pretējais notiek. Ja? Šie te klienti iet uz citām bankām, var kontus un kaut kādus arī, kas ir bijuši iekrājumi, arī pārslēdz un panes. Tātad pozitīva ietekme citām bankām? Uz šo brīdi, jā. Uz šo brīdi jūs pieļaujat, ka uz citu brīdi varētu būt arī kāds Tas problēmas? Ir atkarībā no ļoti daudziem faktoriem, tā skaitā rītdienas Lietuvas valdības lēmumu. Ja notiek tas sliktākais variants un banka tiek likvidēta, vai nebūs tas domino efekts, vai tas neatsauksies uz citām? Kā tas ietekmēs? Kas notiks tālāk ar citām bankām? Kādu iespēju tas nebūs domino efekts, kā mēdz teikt? Jāņem vērā, protams, domino efekts pamatā vairāk attiecās uz sistēmiskām bankām, kas ir 1, 2, 3 lielākās bankas, vai arī bankas ar sistēmiskām funkcijām. Tomēr šobrīd grūti ir, viss kas ir iespējams, ja? Ir grūti prognozēt, bet, jācer, ka nebūs domino efekts. Tik vien kā cerība, ja? Jūs tagad kontrolēsiet vairāk citas bankas, jeb kontrola paliek tādā pašā līmenī kā līdz šim? Tikpat stingrā uzraudzības režīmā kā līdz šim. Bet, protams, ir jāsaprot, ka no noziedzīgiem nodarījumiem neviens nav pasargāts. Arī bankas. Tā skaitā. Paldies par interviju. Finanšu kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja Anna Drauniec mūsu studijā. Šobrīd 7:27.